Rit jau 11. protesta diena pēc kārtas Kubā, un situācija uz salas ir oficiāli izgājusi no kontrolas. Mēs vairs neredzam tikai cilvēkus, kas tumsā dauza pannas un katlus. Mēs redzam komunistiskās partijas mītnes aizdedzināšanu. Tā nav metafora. Moronas pilsētas protestētāji iebruka komunistiskās partijas birojā, iznesa mēbeles un aizdedzināja tās uz ielas. Drošības spēki šajā rajonā tikai vēroja, kā deg viņa biroji. Tas pats režīms, kas 2021. gadā piesprieda protestētājiem 22 gadu cietumsodus, neko nedarīja. Drošības spēki vēlas apspiest protestus, pirms tie izplatās. Ja viņi varētu apklusināt ielas vienā naktī, viņi to darītu. Taču valdības problēma ir lielāka nekā daži protesti. Šoreiz tas nav tikai viens dusmīgs rajons vai pilsēta. Dusma ir visur. Kopš 7. marta protesti vienlaikus notiek visā valstī. Havanā, Ciego de Avila, Matansās un Santiago de Kubā. Tas viss sākās ar elektrostacijas bojājumu. 4. martā Antonio Gitatas termoelektrostacijas katla bojājums Matansās izraisīja ķēdes reakciju, atslēdzot elektrību gandrīz visā salā. Dažu stundu laikā apmēram 80% Kubas palika tumsā. Tas ir aptuveni 7 miljoni cilvēku, kuri pēkšņi palika bez elektrības. Deselī rajona pazuda tumsā. Dažviet cilvēki bija bez gaismas 51 stundu. Pat tagad Kuba tuvojas jau 3. nedēļai pēc kārtas bez uzticams elektroapgādes. Slimnīcas tikko turas, izmantojot rezerves ģeneratorus, kuros pašos jau bīstami sāk aptrūkties degviela. Havana maiznīcas ir atgriezušās pagātnē, cepot maizi uz malkas ugunskuriem, jo vienkārši vairs nav gāzes, ar ko darbināt krāsnes. Bet lūk kā ir. Šī katla sabojāšanās patiesībā neizraisīja šo krīzi. Tā to tikai atklāja. Patiesais iemesls ir meklējams daudz senāk. Un tas ir saistīts ar darījumu, ko pirms 4. gadsimta noslēdza 2 miruši diktatori. Lai saprastu, kā Kuba nonāca līdz šim, jāatskatās vēl tālāk pagātnē, līdz pat 1959. gada Kubas revolūcijai. Bet pirms mēs pie tā ķeramies klāt, īsts atgādinājums. Ja vēl neesi to izdarījis, nospied abonēšanas pogu zemāk. Tas mums tiešām daudz nozīmē. Labi, tagad ķersimies pie lietas. Revolūcija paveic daudz ko tādu, ko parastie kubieši patiesi atbalstīja. Tā ievies bezmaksas veselības aprūpi, vispārēju izglītību un plašas zemes reformas. Lauku nabadzīgajiem, kurus iepriekšējais ASV atbalstītais režīms bija lielākoties ignorējis, jaunā valdība izveidoja kaut ko līdzīgu īstam sociālajam līgumam ar valsti. Taču ekonomiski neatkarīgā Kuba vienmēr stāvēja uz nestabiliem pamatiem. Sala ražoja cukuru, nedaudz tabakas un nedaudz niķeļa. Tas arī aptuveni viss. Un tad gandrīz uzreiz pēc revolūcijas kļuva vēl grūtāk. 1960. gadā Amerikas Savienotās valstis noteica plašu tirdzniecības embargo, kas atdalīja Kubu no tās lielākā tirgus un tuvākā tirdzniecības partnera. Pēkšņi salai nācās izdzīvot bez ekonomiskās sistēmas, ap kuru tā bija veidota. Kubai vajadzēja spēcīgu aizbildni ekonomikas glābšanai, un tādu tā atrada Padomju Savienībā, kas iesaistījās gandrīz uzreiz. Šī vienošanās bija vienkārša, bet ārkārtīgi dāsna. Kuba politiski un militāri pieslietos Maskavai, kalpot par Padomju Savienības priekšposteni Rietumu puslodē un popularizēt ideju, ka sociālisms var gūt panākums Latīņamerikā. Savukārt Padomju vara būtībā finansētu Kubas ekonomiku. Viņi pirka Kubas cukuru par 4 līdz 5 reizes augstākām cenām nekā pasaules tirgu un piegādāja lētu naftu, ko Havana reeksportēja, lai iegūtu cieto valūtu. Līdz 1980. gada beigām šīs subsīdijas bija sasniegušas aptuveni $4,3 miljārdus gadā, kas bija apmēram 21% no visas Kubas nacionālā koprodukta. Tas ir ārkārtējs atkarības līmenis. Vienkāršiem vārdiem sakot, Kubas ekonomika bija Padomju Savienības subsīdija ar salu klāt. 1991. gadā, sabrūkot Padomju Savienībai, Kuba piedzīvoja postošu šoku, kas pazīstams kā īpašais periods. No 1989. līdz 1993. gadam Kubas IKP samazinājās par trešdaļu. Gan imports, gan eksports samazinājās par vairāk nekā 80%, un naftas piegādes, kas nodrošināja valsts elektroapgādi, saruka līdz niecīgai daļai no tā, kas bija iepriekš. Krīzes smagākajos gados kubieši zaudēja ap 9 kg, jo trūka pārtikas. Ietekme uz ikdienu bija nežēlīga. Cilvēki ēda visu, ko vien varēja atrast, dažkārt lietas, kuras iepriekš nekad nebūtu uzskatītas par pārtiku. Ikdienas kaloriju samazinājums bija tik smags, ka Canadian Medical Association Journal rakstā vairākos valsts reģionos tika aprakstīti tieši bada apstākļi, un tomēr režīms izdzīvoja. Tas saglabājās, pateicoties stingrai autoritārai kontrolei un negribīgiem ekonomiskiem pielāgojumiem. Valdība legalizēja ASV dolāru, daļēji atvēra ekonomiku turismam un atļāva ierobežot privātu uzņēmumu darbību.
Šīs reformas stabilizēja situāciju tieši tik daudz, lai novērstu pilnīgu sabrukumu, taču tās neatrisināja pamatproblēmu. Kuba joprojām bija tā pati sala ar tiem pašiem ierobežojumiem. Mazs dabas resursu, nav naftas krājuma un spēcīga partneru ekonomikas subsidēšanai. 1998. gadā bijušais desantnieks Hugo Čaves uzvarēja Venecuēlas prezidenta vēlēšanās. Kubai tas nozīmēja atrast otro padomju savienību. Čaves bija īsts ticīgais. Gadus iepriekš, 1992. gadā, viņš mēģināja gāzt Venecuēlas valdību neveiksmīgā apvērsumā un nonāca cietumā. Taču laiks cietumā viņu nesalauza. Tā vietā tas tikai nostiprināja viņa pasaules uzskatu. Šos gadus viņš pavadīja pētot politiku un revolucionāras kustības, veidojot Latīņamerikas nākotnes redzējumu, balstītu uz Fidela Castro ideāliem, vīra, kuru viņš jau bija saticis un dziļi abrīnoja. Castro uzreiz saprata, kas ir Čaves. Viņš nebija parasts politiķis Havanā. Viņš bija ilgtermiņa ideoloģiskais sabiedrotais, kas kontrolēja vienu no naftas bagātākajām valstīm pasaulē. Kad Čaves 1998. gadā apmeklēja Kubu, Castro viņu uzņēma kā brāli revolūcijā. Viņš piedāvāja viņam grezna rezidenci Havanā, kas tikko atjaunota pāvesta Jāņa Pāvila II vizītei ar freskām un itāļu marmoru. Attiecības ātri kļuva dziļākas par demokrātiju. 2002. gada apvērsuma laikā, kad Venecuēlas virsnieki īslaicīgi gāza Hugo Čavesu, Fidels Castro bija viens no pirmajiem līderiem, kas viņam piezvanīja un mudināja neādot varu, bet cīnīties par tās atgūšanu. Abas valstis skaidri zināja, ko vēlas. Kubai izmisīgi vajadzēja naftu, un Venecuēlai vajadzēja zināšanas un darba spēku, kā tai trūka. 2000. gadā Hugo Čaves un Fidels Castro noslēdz vienu no dīvainākajiem ekonomiskajiem darījumiem mūsdienu pasaulē. Venecuēla sāk sūtīt Kubai apmēram 53,000 barelu naftas katru dienu. Šis skaitlis sasniedz ap 90 līdz 100,000 barelu dienā savā augstākajā punktā, un lielākā daļa tika pārdota ar lielām atlaidēm, tāpēc Kuba maksāja daudz mazāk par pasaules cenām. Apmaiņā pret to Kuba nesūtīja naudu, bet cilvēkus. Kubas ārsti masveidā ieradās Venecuēlas nabadzīgākajos rajonos, caur tādām programmām kā Barrio Adentro, izveidojot klīnikas kopienās, kur ārsti iepriekš bija reti sastopami. Vienā brīdī vairāk nekā 30,000 Kubas mediķu strādāja Venecuēlā. Kuba sūtīja arī skolotājus, sporta trenerus un tehniskos speciālistus. Havanas Lepeni sūtīja izlūkošanas padomnieks, cilvēks, kas cieši sadarbojās ar Venecuēlas vadību un palīdzēja izveidot daļu no tās drošības un novērošanas sistēmas. Līdz 2010. gada sākumam Venecuēlas dzīvības līnija bija kļuvusi milzīga. Venecuēlas nafta un ekonomiskais atbalsts bija liela daļa Kubas ekonomikas, dažos gados sasniedzot vai pārsniedzot Padomju Savienības sniegto atbalstu. Kubas režīms tik ļoti paļāvās uz ārēju palīdzību, ka nekad neatrisināja savas ekonomikas galvenās problēmas. Tā vietā, lai pārstrukturētu sistēmu, modernizētu infrastruktūru vai dažādot ražošanu, Havana vienkārši paļāvās uz tiem, kas bija gatavi uzturēt valsti pie dzīvības. Vispirms tā bija Padomju Savienība. Tad bija Venecuēla, bet vienošanās balstījās uz trauslu pieņēmumu, ka Venecuēlai vienmēr būs naudas pārpalikums no naftas. 2013. gada martā Hugo Čaves nomira no vēža. Nikolas Maduro, bijušais šofers un arotbiedrības organizators, nāca pie varas. Drīz pēc tam Venecuēlas ekonomika sāka sabrukt. Čaves laikā Venecuēla savu ekonomiku balstīja uz naftu, dienā sūknējot miljonus barelu un pelnot lielas summas. Taču tā vietā, lai šo naudu izmantotu naftas lauku uzturēšanai, rafinēšanas rūpnīca modernizēšanai vai valsts naftas uzņēmuma stiprināšanai, liela tās daļa tika ieguldītas sociālajās programmās un politiskajā patronāžā. Naftas cenām esot augstām, sistēma darbojās, bet pēc to sabrukuma 2014. gadā Venecuēlai nebija drošības pilvena un ekonomika sabruka. Inflācija pieauga līdz līmenim, kam pat īsti nebija nosaukuma. Sliktākajos brīžos Venecuēlas gada inflācijas līmenis pārsniedza 1,000,000%. Veikali kļuva tukši, slimnīcām beidzās pat elementārās zāles. Parastie venecuēlieši sāka zaudēt svaru vienkārši tāpēc, ka pārtika bija kļuvusi grūti pieejama un pārāk dārga. Daudzi pētījumi vēlāk lēsa, ka vidējais cilvēks šīs krīzes smagākajos gados zaudēja 5 līdz 10 kg svara. Un cilvēki sāka aizbraukt. Nevis tūkstošiem, bet miljoniem. Vairāk nekā 8 miljoni venecuēliešu Maduro valdīšanas laikā aizbēga, izraisot lielāko pārvietošanas krīzi rietumu puslodes mūsdienu vēsturē. Nozare, kas uzturēja Venecuēlu, sabruka. Čavesa laikā valsts ražoja ap 3 miljoniem naftas barelu dienā. Līdz 2020. gada sākumam ražošana saruka par vairāk nekā 75% līdz mazāk nekā 700,000 barelu dienā. Ilgstoša slikta pārvaldība, sankcijas un ieguldījuma trūkums iztukšoja nozari no iekšpuses.
Kvalificēti inženieri un tehniķi jau bija pametuši valsti, iekārtas bieži nesalaboja. Naftas lauki, kas agrāk nodrošināja vienu no lielākajām naftas valstīm, pēkšņi ražoja tikai nelielu daļu no iepriekšējā apjoma. Šī nafta bija devusi Kubai otro elpu, un tagad tā pazuda bareli pēc barela. Tāpēc piegādes uz Kubu sāka samazināties, un tad tā samazinājās vēl vairāk. Līdz 2019. gadam Kuba saņēma 50 000 barelu dienā, kas bija pusi no agrāk saņemta. Un līdz 2020. gada vidum piegādes bija kļuvušas tik neregulāras, ka Kubas valdība sāka normēt elektrību, jo vienkārši nebija pietiekami daudz degvielas, lai uzturētu savas elektrostācijas darbībā. Krievija centās palīdzēt, bet tā kā tā jau ieguldīja daudz līdzekļu karā Ukrainā, nevarēja sekt arī Kubas enerģijas izmaksas. Meksika palīdzēja aizpildīt daļu no šīs plaisas un kādā brīdī nodrošināja apmēram 44% no Kubas naftas importa. Taču pat šis atbalsts bija ierobežots. Ķīna apskatīja rēķinu un nolēma, ka Kuba nav tā vērta, lai par to maksātu. Tāpēc pirmo reizi kopš 1959. gada Kuba nonāca situācijā, ar kuru gandrīz nekad nebija saskārusies. Nebija neviena pie kā pieķerties. Šī detaļa mani patiesi saneknoja, kad to izlasīju. ASV valdības analīze, ko publicēja El Nuevo Herald, rāda, ka Kuba no 2024. gada beigām līdz 2025. gada beigām saņēma ap 70 000 barelu naftas dienā no Venecuēlas. Režīms slepeni pārdeva ap 40 000 barelu, apmēram 60% no tiem Āzijas pircējiem par cieto valūtu. Kubas valdība pārdeva savas tautas degvielas kvotu pasaules tirgū, kamēr iedzīvotāji bija tumsā. Situācija vēl pasliktinājās. 2026. gada 3. janvārī ASV sagūstīja Nikolas Maduro. Venecuēlas nafta, no kuras Kuba bija atkarīga, gandrīz uzreiz pārstāja plūst. Un tajā pašā laikā notika vēl kas tāds, kas varētu būt tikpat nozīmīgs kā pati nafta. Ilgus gadus Kubas valdība apgalvoja, ka uz Venecuēlu sūta tikai civiliedzīvotājus, ārstus, trenerus un pedagogus. Tikai dienu pēc ASV reida Kubas komunistiskās partijas laikraksts publicēja vārdu un fotogrāfiju sarakstu. Operācijā tika nogalināti 32 Kubas pilsoņi, un saskaņā ar sarakstu viņi nebija ārsti. Starp viņiem bija revolucionāro bruņoto spēku virsnieki un iekšlietu ministrijas aģenti. Cilvēki, kuri, kā ziņots, bija strādājuši Maduro personīgajā apsardzē no iekšienes, un tas nav mazsvarīgi. Kubas valdība savu leģitimitāti balsta uz suverenitātes stāstu. Maza sala, kas pati sevi pārvalda. 3. janvāra reids vienas nakts laikā atklāja šīs realitātes otru pusi. 29. janvārī prezidents Donalds Trumps parakstīja izpildrīkojumu 14380, kas ļāva noteikt tarifus valstīm, kas piegādā naftu Kubai. Laikraksts The New York Times to nosauca par pirmo efektīvo Kubas blokādi kopš Kubas raķešu krīzes. Meksika apturēja piegādes, Krievija nevarēja uzņemties tarifa risku, Alžīrija atkāpās. Kubai degvielas piegādes gandrīz apstājušās, atlikusi tikai iespēja runāt ar Vašingtonu. Tā 13. martā prezidents Miguels Dias-Canels uzstājās Kubas nacionālajā televīzijā un apstiprināja, ka viņa valdība ir uzsākusi diplomātiskas sarunas ar Savienotajām valstīm. Viņš raksturoja sarunas kā cieņpilnas un sacīja, ka tās ir vērstas uz problēmu identificēšanu starp abām valstīm un risinājumu meklēšanu. Havana paziņoja par 51 politiskā ieslodzītā atbrīvošanu kā labas gribas žestu. Dias-Canels bija ļoti piesardzīgs savā izteiksmē un nekad neatklāja, ko Vašingtona pieprasa. Kubas valdība oficiāli noliedz diskusijas par vadības maiņu. Klīst baumas, ka Trumpa administrācija vēlas vienošanos par Diasa-Canela atkāpšanos. Baltā nama amatpersona šonedēļ žurnālistiem sacīja, ka Kuba ir neveiksmīga valsts un vienošanos ar Vašingtonu būtu viegli panākt. Sarunas no Amerikas puses vada Marco Rubio. Rubio ģimene pēc revolūcijas aizbēga no Kubas, un viņš visu karjeru uzstāja, ka Kubas režīmam nevajag dot vieglu izēju. Ja kāds Havanā cer, ka sarunas noslēgsies ar pieklājīgu rokas spiedienu un cieņpilnu aiziešanu Diasam-Canelam, viņi iespējams pārprot, ar ko viņiem ir darīšana, taču ir vēl lielāka problēma. Tādas valstis kā Venecuēla pat grūtākajos laikos saglabāja politisko statusu, notika vēlēšanas un bija opozīcijas līderi. Bija institūcijas, kas spēja organizēt sabiedrības dusmas politiskā virzienā. Kubā nav opozīcijas partiju, konkurējošu vēlēšanu un likumīgu iespēju apstrīdēt valdību. Tāpēc sarunas ir daudz grūtākas.